Mēs visi zinām par to slaveno Stokholmas sindromu, vai ne? Kad ķilnieku scenārijos tur tas cilvēks, kurš ir turēts gūstā, pēc kāda laika sāk just simpātijas pret savu pārdarītāju, pats nesaprotot, kāpēc. Un pēc tam jau psihologi to izskaidroja. Tas ir tāpēc, kad mūsos viss strādā uz izdzīvošanu. Tas ir mūsu visu pamata instinkts. Un, ja tu zini, ka tas cilvēks ir tieši atbildīgs par tavu izdzīvošanu, ka viņa varā ir tevi nogalināt tā vienkārši, ja, tad viss tavs zemapziņā, viss tas process, visa tava psihe sāk strādāt visādos veidos, lai tikai palielinātu to izdzīvošanas procentu. Un ja tu sāc just, kā teikt, kaut kādu siltumu un pozitīvismu pret to savu pārdarītāju, tad tava psihe to domā, ka, ja tu pret viņu tā darīsi, tad viņš arī pret tevi būs labvēlīgāks, līdz ar to izdzīvošanas iespējas pieaugs. Ja? Un šis te fenomens darbojas arī attiecībās, kur ir pārdarīšana, ja? Kad cilvēks, kuram dara pāri, viņš sāk attaisnot savu to pārdarītāju. Arī viņam psiholoģiski sāk šķist, ka tādējādi viņa izdzīvošanas procents palielināsies. Ja? Varbūt gluži nenositīs. Ja? Tikai zils acis uzdauzīs, bet vismaz nenositīs, ja tu normālāk izturēsies. It kā vienkārši loģika, vai ne, ja tā padomā. Bet par to, par ko daudzi nerunā, ir, ka šis tieši princips darbojas arī tad, kad mēs augām, kad mēs bijām mazi bērni, vai arī pat mammas vēderā. Tā izdzīvošana ir mūsos visos iekšā, jo mēs esam bioloģisks būtnes. Numur 1 uzdevums ir izdzīvot šajā pasaulē. Un ja tu esi bērniņš mammas vēderā, un mamma ir noraizējusies, nostresojusies, ja, tad ko tu kā bērniņš vari sākt darīt, ir, lai palielinātu savas izdzīvošanas iespējas, tu vari mēģināt emocionāli noņemt mammai daļu tā stresa nost. Ja? Pats uzņemt sevī to stresu, trauksmi, ja? Lai mammai viņš ir mazāk, lai viņa var vieglāk izdzīvot. Līdz ar to tev dodot lielākas izdzīvošanas iespējas. Tāds pats, līdzīgs mehānisms, vai ne? Bet par to jau daudz nerunā un nezina. Bet tieši tur jau veidos tās bērnu traumas, tieši tur izveidojas mūsu tie emocionālie bloki un emocijas, kas mums traucē pēc tam dzīvē. Un pēc tam paiet 40 gadi, un mēs nesaprotam, kas notiek. Kāpēc es jūtos vēl trauksmē un stresains? It kā taču nav nekāda iemesla, vai ne? Un cilvēks sāk lietot antidepresants un aiziet, vai ne? Kaut gan īstais iemesls ir varbūt agrā bērnībā vai pat mātes vēderā. Un tas tā vienkārši notiek. Un ar šādām un līdzīgām problēmām un situācijām es strādāju regulāri. Un tas ir vienkārši kaifs to darīt, ka tu vari cilvēku aizvest atpakaļ uz to pašu situāciju, dziedināt, visu to atrisināt un to emociju palaist. Tas ir vienkārši kaifs. Un ja tu vēlies šo kaifu pieredzēt, ja, tad nāc uz izaugsmesterapija.com, izvēlies brīvo konsultāciju, kuras laikā es tev visu parādīšu, kā tas strādā, un strādāsim kopā.